Kā nosūtīt informāciju uz deklarēto adresi? Bieži vien nākas sastapties ar situāciju, ka likums paredz nosūtīt noteiktām personām dokumentu uz viņu deklarēto dzīvesvietas adresi. Piemēram, jāpaziņo pārējiem kopīpašniekiem par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai jānosūta brīdinājums parādniekam. Personas kodi ir zināmi, bet nav zināma šo personu deklarētā dzīvesvieta, kur jebkurā brīdī arī var mainīties. Turklāt informācija par deklarēto dzīvesvietas adresi tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, tādēļ nav katram pieejama. Kā rīkoties? Pastāv iespēja izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piedāvāto pakalpojumu, sagatavot nosūtāmo dokumentu un iesniegt to Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pārsūtīšanai personām, kurām šis dokuments ir jāsaņem uz viņu deklarētajām dzīvesvietām vai arī uz oficiālo elektronisko adresi. Tādā veidā dokumenta nosūtītājam netiek darīta zinām šo personu deklarētā dzīvesvieta, bet personas dokumentus saņems. Tas ir maksas pakalpojums, sīkāka informācija pieejama www.pmlp.gov.lv pakalpojumi, vēstules pārsūtīšana meklējamai personai.